Šorīt man saklātais galds ir veltījums visiem dabas mīļotājiem, kuri ogo, sēņo, dodas baudīt svaigu gaisu, brauc ar riteņiem, vienvārds sakot, apmeklē bieži vien arī mežu. Un šoreiz Muhameds ir nācis pie kalna, jeb mežs ir atnācis uz Rīgu, pie manīm šeit uz Gardēdas virtuvīti. Un es izlēmu kopā ar saviem čakaliem uzticamajiem palīgiem, kā mums par galdautu kalpos arī lieliski sūnas. Mums ir uzcepušas čaklās tēsu meitenes arī sēnītes cepumiņas, kurus pēc tam mēs nograuzīsim vai dosim līdzi mūsu šī rīta viesiem. Un arī vēl mums te piedod krāsu akcentu, kā jau rudenī kaut ko lillīgu piestāvošu viršiem, rito trauki. Un neapšaubāmi virši zied, virši smaržo. Un arī, ja jau ražas laiks, tad arī lielisks akcents galdam būs baklažāni, avokādo, viss, kas jūsu virtuvē ir pieejams. Un mazajos vīna biķerīšos, kuros parasti mēs ielējam kaut ko nedaudz varbūt stiprāku. Šoreiz tur kā vāzītes tās mums ir, un tur ir sarindojušies virši. Un arī mazajos trauciņos, tā kā galdu kartītes, kalpo arī lentītes un sūnas, kurās var paslēpt kādu īpašu veltījumu saviem viesiem, kuri sēdīsies pie jūsu svētku galda. Arī pie manis tātad šorīt nāks viesi, tāpēc man ir laiks steigties viņus sagaidīt.